Ja tu esi Android lietotājs, tad šī informācija iespējams tev noderēs. Dažiem no Android telefoniem no rūpnīcas nāk iestatījums kā dinamisks vai spožs vai saturēts. Līdz ar to bildes ir īpaši tās, kas tiek profesionāli apstrādātas un fotogrāfiem kā man, kuram patīk diezgan košas jau bildes taisīt no paša sākuma. Tad šis iestatījums jums ļoti bojās priekšstatu gan par fotografu, gan par citu digitālo saturu internetā, jo viņš ļoti oversaturo bildes. Tad, ja tev liekas, ka tev kaut kas nav kārtībā ar bildēm, pamēģini iet displeja iestatījumos un paskaties. Un ja tev ir šāda izvēle, uzliec uz standarta vai normāls, kā kuram Androidam tas ir, un tev vajadzētu būt visam labi. Varbūt sākumā būs grūti, bet pēc tam tu pieradīsi. Jo iPhone'iem, iPadiem šādas problēmas nav. Tagad es apstrādāju bildes uz saviem displejiem, kas ir speciāli paredzēti priekš foto, video apstrādes. Es pēc tam vienmēr apskatos, kā izskatās uz telefonu, uz iPhone un uz savas planšetes. Un tur parasti viss vienmēr ir normāli. Vienīgā problēma, kad šāda bijusi, tas ir uz Android telefoniem. Kāpēc viņi to dara, es nezinu. Tāpēc apskaties iestatījumos, kāda krāsas profils tev ir ieslēgts pie displeja iestatījumiem.